Es domāju, ka Latvijā sievietes uztver līdzvērtīgi vīriešiem. Es personīgi neesmu saskārusies ar šādām problēmām, jo jau visi varbūt viens otru vairāk pazīst. Tiesa, ļoti daudz gadus atpakaļ man bija sākotnēji, teiksim, kaut kādas nelielas, varbūt ne domstarpības ar vīriešu kārtas pārstāvjiem, jo viņi neuztvēra tik nopietni. Un tas prasīja diezgan zināmu darbu, lai pierādītu, ko es protu. Par sievietes kosmētikas minimumu. Te arī droši vien, ka viedokļi mainās, bet es šajā nozarē esmu ļoti ilgu laiku. Man kosmētika apkārt ir droši vien, ka tik daudz, kā dažai labai droši vien gardrobei kurpes vai drēbes, man ļoti daudz ir kosmētika apkārt. Un līdz ar to, jo vairāk ir, jo es mazāk viņu izmantoju. Bet pilnīgi noteikti katru vakaru man ir tāds kā rituāls, kad es šo te kosmētiku noņemu un parūpējos par savu ādu, jo es ticu, ka tad, kad mums pienāks kaut kāds zināms vecums, mūsu āda par to pateiks paldies. Pats svarīgākā lieta, ko es no visu šī esmu iemācījusies, kad āda ir jāmitrina, tāpat kā mums ikdienā jādzer pietiekoši daudz ūdens, arī par ādu ir jārūpējās. Un tāpēc nāk tālāk daži līdzekļi, ādas mitrinātāji. Manuprāt, liekas, ka ar to principā arī pietiktu. Protams, sievietēm vēl ir vajadzīga lūpkrāsa, teiksim, kaut kāda acu tuša, varbūt vaigu sārtums, kādai nepieciešams arī tonālais krēms, bet principā tas pa lielam tas arī ir viss. Neaizmirsīsim, ka skaistumkopšanas pakalpojumi ir luksus pakalpojums, un bez kura principā arī varētu iztikt. Mūsdienās ir pieejama tik daudz literatūra, kurā ir visdažādākās receptes, kā mājas apstākļos uzturēt savu jaunību un, teiksim, to pašu skaistumu, un nav obligāti doties uz skaistumkopšanas saloniem. Bet, protams, skaistumkopšanas pakalpojumi arī daļa no šāda psiholoģiskā un emocionālā varbūt rituāla, kuru sievietes varbūt uz 1,5 vai 2 stundām aizbēg no ikdienas, lai ļautos skaistumkopšanas speciālistu rokām. Tādējādi varbūt arī tas pat, manuprāt, ir pat būtiskāk nekā tas, ko šīs sejas varbūt tajā brīdī varbūt arī liek. Viennozīmīgi es pārstāvu šo nozari un es esmu redzējusi, kāda rezultāti ir pēc regulāras ādas kopšanas, skaistumkopšanas salonos, izmantot, teiksim, aparātu tehnoloģijas, vai arī ilgstoši nelietojot un nedarot savu ādu neko. Protams, visu nosaka gēni, tas, ko sievietes parasti arī saka, bet vēlreiz atkārtošos, kad par sevi, par savu ādu ir jārūpējās. Un tad, kad jums pienāks 40, 50, 60 gadi, āda par to jums pateiks paldies. Skaistumkopšanas nozarē visa kosmētika iedalās tādās 3 lielās apakšgrupās. Tā ir masu produkcija, profesionālā kosmētika un selektīvā kosmētika, kuru mēs zinām kā brendu kosmētiku. Šī masu kosmētika ir visslētākā, un tajā tiek izmantoti arī vislētākie, vispieejamākie šie te izējmateriāli. Kā mēs zinām, es varētu nosaukt tādus zīmolus kā, teiksim, Nivea, mūsu paši, teiksim, dzintars, un dzīvojot šeit uz vietas, teiksim, Latvijā, tur ļoti plaši tiek izmantot tiešām pieejams un šīs te izējvielas. Profesionālā kosmētika ir vairāk domāta skaistumkopšanas saloniem, un te jau ir, kā saka, pa pakāpīti dārgākas sastāvdaļas, ko ķīmiķi šajos uzņēmumos jau veido specifiskas formulas, kuras īstenībā pat ir konfidenciāls. Tur bieži vien saliek 3 dažādus vai 4, teiksim, nevis produktus, bet izējmateriālus kopā, un veidojās kaut kas jauns.
Līdz ar to šī visi izpētes procesi, viņi ir daudz, daudz dārgāki, un tāpēc arī šī pašizmaksas kosmētikai attiecīgi ir vēl dārgāka. Un tad ir pēdējā kategorija, kas ir selektīvā kosmētika, šī saucamā zīmola kosmētika, kur mēs jau papildus maksājam par vārdu. Viennozīmīgi iepakojums arī spēlē ļoti lielu lomu, jo saliekot šīs visas lietas kopā, iepakojums, vārds un tas sastāvs, kas ir šajā produkcijā iekšā, tas arī nosaka to cenu. Mans viedoklis ir tāds, ka katram cilvēkam ir faktiski iespēja izvēlēties, vai viņš ēd gaļu vai lieto kažokādas. Un, protams, kad ir daudz varbūt dažādas valstis, kur šīs kažokādas ir daudz pieejamākas, un tā nekas tāds viņa valstī tas nav, teiksim, bet es uzskatu, ka kažokādu izmantošana ir arī savā ziņā kā tāds modes kliedziens, jeb bums. Tagad mēs sakām par to, cik tas nav labi vilkt kažokādas, savukārt ļoti daudz gadus atpakaļ un daudz tūkstošus gadus atpakaļ tā bija elementārā nepieciešamība, lai varētu izdzīvot. Vilkt vai nevilkt kažokādas, tā ir katra cilvēka individuāla, teiksim, lieta vai lēmums.